Tā, labvakar, labvakar. Um, Šodien mums temats āda, jo mūsu divas formulā mēs tieši arī uzlabojam ādu ne tikai ar kosmētiskiem līdzekļiem, bet arī ar stāju, uzturu un visu pārējo. Tā kā skatāmies, āda, protams, ka tas ir tavs spogulis. Un sievietes bieži runā par ādu tikai kā par vizuālu elementu, apmēram kāda ir mana seja vai izskatos nogurusi, man vajag krēmu pret krunciņām, jā, tas mums ir ļoti populāri. Bet āda patiesībā ir daudz vairāk nekā tikai skaistums. Tā ir funkcionāls dzīves orgāns un mūsu emociju veselību un iekšējās pasaules spogulis. Kad tu jūties labi, tava āda kļūst starojoša. Kad esi pārgurusi, stresā vai hormonālā disbalansā, āda to uzreiz atklāja, to var redzēt no ārpuses. Protams, kad āda ir lielākais cilvēka orgāns, pieaugušiem cilvēkiem āda aizņem līdz pat 2 kvadrātmetriem un sver 3 līdz 4 kilogrami. Varat iedomāties? Tā elpo, jūtina, viņai ir nervu gali, uztver pieskārienus, temperatūru, izvada toksīnus un veido barjeru pret infekcijām. Protams, ka āda regulē arī ķermeņa temperatūru, ražo D vitamīnu, reaģē uz hormoniem, piemēram, estrogēna samazināšanās, kas mums jau notiek pēc 35, 40, jau paliek sausāka āda menopauzē. Un to mēs varam uzreiz pamanīt, kad ādai vairs nav tā tvirtuma. Tālāk paskatāmies tie slāņi, kas mums ir. Tad mums, protams, ir epiderma, jā. Tā ir pati redzamākā kārta. Tā ir pati plānākā, bet svarīgākā aizsarga barjera. Tā sastāv no keratinocītiem. Tās ir šūnas, kas ražo keratīnu un pasargā mūs no vides ietekmes. Apmēram reizi 28 dienās šīs šūnas nolobās un atjaunojas līdz ar vecumu. Protams, šis cikls palēninās, tāpēc mūsu āda arī vairs nav tik tvirta, kāda mums viņa ir jaunībā. Jā. Tā satur arī melanocītus. Tās ir šūnas, kas ražo melanīnu, pigmentu, kas mūs pasargā no UV, ultravioletajiem stariem. Un vēl viņas satur arī Langerhansa šūnas. Tās skenē ādas virsmu un pasargā no vīrusiem un baktērijām. Un viņas vispār tās šūnas ir kā imūnsargs. Kad epidermas slānis ir plāns, dehidrēts vai bojāts, āda izskatās pelēcīga, blāva, jūtīga un, protams, arī ātrāk noveco. Tālāk, paskatāmies tālāk, kas mums ir. Mums jau tālāk ir biezākais slānis, kas jau ir derma. Derma satur kolagēnu, elastīnu un hialuronskābi. Šeit dzimst jaunās šūnas, un šeit arī ir jaunība, kas ir kolagēns, elastīns un hialuronskābe. Tā ir stingrība, elastība un mitrums. Šajā līmenī atrodas arī asinsvadi, kuri baro ādu, sviedru un tauku dziedzeri, kuri palīdz termoregulācijā, nervu gali, ko mēs jūtam. Pieskārienus, temperatūru, atsitienus un tā tālāk. Skatāmies tālāk. Un tad mums ir komforta spilvens, hipoderma. Un tas satur tauku šūnas. Tauku šūnas viņas izolē siltumu un kalpo kā enerģijas rezervuārs, pasargā iekšējos orgānus no triecieniem. Arī ar gadiem šis slānis var samazināties vai sakrist, kas, protams, veicina vaigu plakstiņu noslīdēšanu. Tāpēc es vienmēr saku, ka no taukiem nav jābaidās. Vienkārši viņus vajag arī ēst ar normu, jo tas mums palīdzēs ilgāk saglabāt tieši šo slāni
un mums tie plakstiņi, protams, ka viņas nepaliks tādi, kādi viņi mums ir 18 gados, jā, bet vismaz viņi tik ātri mums nesakritīs. Tālāk. Protams, kas bojā ādu un veicinam novecošanos? Protams, ka tas ir stress un miega trūkums. Kortizols izjauc kolagēna veidošanos, stāvošs limfas plūdums, protams, pietūkst seja, āda paliek pelēcīga. Ir novērots arī tikko tu sāc strādāt ar limfu, un limfa uz limfas kustība uzlabojas, arī sejas pietūkums pazūd un āda pilnīgi sāk starot. Protams, arī pieliekot vēl klāt tur kaut kādus krēmiņus vai kaut ko, tad vispār rezultāts ir redzams. Protams, ka tas ir arī alkohols, cukurs, smaga pārtika, kas dehidrē šūnas. Bet tas nenozīmē, ka mums no tā viss ir jāatsakās. Es vienmēr saku visu ar mēru, jo tas cukurs mums ir arī tā kā dot tos laimes hormonīgus, ja viņš mums ir ar mēru. Tālāk UV starojums, protams, bojā elastīna šķiedras, un nepietiekama elpošana arī nozīmē mazs skābeklis un maz ādas mirdzuma. Arī elpošanu mēs pieslēgsim klāt tālāk mūsu programmā, jo arī elpošana ar diafragmu iekustina limfu un, protams, arī uzlabo skābekli. Un, protams, arī tās ir emocijas. Tie ir sejas muskuļi, uzkrājas spriedzi. Ja mēs visu laiku sēdēsim ar sarauktu pieri, jā, vai dusmīgi, vai, nu, nezinu, tādi, jā, tad, protams, ka tas mums ar seju var ar laiku redzēt. Arī, piemēram, kad pīpmeņiem, jā, viņiem ir tas, vai nu, piemēram, dzert ūdeni caur trūbiņu, jā, salmiņu. Tad, kad mēs turam visu laiku šito te, tad mums arī šitās rieviņas šeit izveidojas, jā, un pēc tam grūti no viņām tikt ir vaļā, tāpēc vienmēr iesaka dzert glāzi no ūdens, no glāzes, ūdeni no glāzes, atvainojos, jo tad mēs netaisam to bučveidīgo šito te, un mums tās krunciņas šajās vietās mazāk rodas. Tālāk, un tā kā ir, kur nav kustības, tur arī nav skābekļa, un āda noveco ātrāk. Tāpēc es vienmēr esmu par kustību, kaut vai maz, bet lai ir jūtams, ja, kad nav obligāti tur jāiet uz sporta zāli un tā tālāk, bet lai ir tā kustība un organisms, lai tomēr jūt, ka tu kusties un kaut ko dari. Protams, kas mums ir tālāk? Tālāk mums ir āda kā veselības spogulis, jā. Var redzēt, kur ir nespodra blāva āda, tā var norādīt uz lēnu limfas plūsmu vai toksīnu uzkrāšanos. Pūtītes vai izsitumi bieži saistīti ar zarnu veselību, hormonālajām svārstībām vai aknu noslodzi. Sausa plāna āda var būt pazīme par zemu estrogēna līmeni vai nepietiekumu taukskābju uzņemšanu. Pietūkums sejā var norādīt uz limfas stagnāciju, īpaši no rītiem. Ko es gribēju teikt tieši par zarnām, jā, kad arī tikko tu uzlabo savu aknu darbību, piemēram, jā, tad arī tu uzreiz vari redzēt, kā tev uzlabojas sejas āda. Tāpēc vienmēr pirmais, man liekas, uz ko ir jāvērš uzmanība, tas ir uz zarnu veselību un lai akna mums kārtīgi izfiltrē visu, un līdz ar to mums arī ātrāk uzlabosies viss pārējais. Kāpēc krēmi mums tik bieži nepalīdz? Protams, lielākā daļa krēmu, serumu un masku iedarbojas tikai uz ādas virsējo slāni, uz epidermu. Bet, ja āda iekšpusē nesaņem pietiekami daudz barības vielu skābekļa vai limfas neplūst brīvi, nav nekā, ko šie līdzekļi varētu izlīdzināt vai sataisīt. Ādas īstā veselība un skaistums sākas ar iekšējo vidi, kur es arī pilnīgi piekrītu. Šodien Facebookā es uzgāju uz tādu postiņu, kur sieviete prasīja kaut kādu krēmiņu tieši pret grumbiņām. Ja? Un
es kaut kā nevarēju pastāvēt klusu, man vajadzēja kaut ko iekomentēt. Un es vienkārši uzrakstīju, ka, diemžēl, jaunākas mēs nepaliekam, bet ar kustību, pareizu, kaut cik pareizu uzturu un pieliekot klāt vēl arī labu kosmētiku, jā, var paildzināt to jaunību. Bet protams, ka tās krunciņas jau mums radīsies, jo mēs jaunākas nepaliekam, vienkārši mēs varam aizkavēt mazliet un justies daudz foršāk un daudz labāk arī tad, ja mēs lietojam kaut kādus krēmus kopā ar visu pārējo, ko mēs varam izdarīt ar organismu no iekšpuses. Tālāk, protams, tā ir ūdens uzņemšana. Lai cik tas būtu banāli, ja, liekas ūdens, nu visi tak zina, ūdeni ir jādzer un tā tālāk, ja, bet cik daudz cilvēku vispār aizmirst par to ūdeni, ja. It kā tas ir elementāri, viņiem pat jāliek ar atgādinājums, lai viņu dzertu. Un, protams, ka bez pietiekama ūdens āda kļūst sausa. Es arī to ievēroju pēc sevis, jo kādreiz es tikai pīpēju, man bija kafija, un ūdenies, protams, nedzēru, un, protams, rezultāts man bija redzams. Tā ir elpošana un kustība. Protams, limfa izvadīs toksīnus, kas arī ietekmēs tavu ādas stāvokli. Kad limfa plūst lēni, zemādas šķidrums uzkrājas, rodas pietūkums, pelēcīgs tonis un iekaisumi. Pilnīgi pietiek ar viegliem vingrojumiem, elpošanas tehnikām un pat sejas masāžu, kas pamodinās tavu ādu no iekšienes. Mums nevajag pat katru dienu kaut ko darīt. Mēs vienkārši kaut vai pabungājot no rīta savu pierīti, savu kakliņu, izvingrinot mazliet, ja, pēdiņas un iekustināt savu organismu, mums jau aiziet viss tas process. Protams, tā ir zarnu un aknu veselība, ko jau es pieminēju. Ja gremošanas sistēma nestrādā labi, toksīni neizdalās pietiekami, un tie sāk izšlikstīties caur ādu, kur arī mēs redzam visas pūtītes un pumpiņas un pelēcīgo krāsu un pigmentāciju un tā tālāk. Tāpēc, kad aknas filtrē toksīnus, bet arī ražo hormonus, kas ietekmē ādas tauku dziedzerus un arī pigmentāciju. Aknu veselību tiešām ir jāskatās. Tā ir arī, protams, nervu sistēma un hormoni. Stress paaugstina kortizolu, stresa hormonu, kas ietekmē iekaisuma kolagēna zudumu un pātrina novecošanos. Pat vislabākais krēms nespēja apturēt to, ko rada hronisks stress. Kad tu esi mierā un līdzsvarā, ādas tonis kļūst dzīvīgāks, izlīdzinās grumbiņas un pat skatiens mainās. Iedomājieties, tikai tad, kad tu jau sāc dzīvot bez stresa un saskatīt kaut vai mazās lietiņās kaut ko pozitīvu un tā tālāk, tev jau mainās viss. Protams, un ko es gribēju teikt? Vai, es gribēju vēl kaut ko teikt. Tā. Jā, un to visu, protams, ka mēs varam arī darīt mājas apstākļos. Šeit jūs redzat bildes pirms un pēc. Jā, es neesmu gājusi ne pie kosmetologa. Es vispār nekad mūžā neesmu gājusi pie kosmetologa uz procedūrām. Un es vienkārši to visu darot mājās un uzlabojot savu organismu no iekšpuses, un pieliekot klāt sejas masāžu, vingrojumu, esmu uzlabojusi savējo ādu. Protams, kad saprotam, kādas stāvoklis nav tikai ārējas kosmetikas jautājums. Rodas jautājums, ko tad reāli varam darīt mājās. Un labā ziņa ir, ka nevajag dārgas procedūras vai sarežģītus režīmus. Vajag vienkāršus, bet regulārus soļus. Kas mums ir tie? Protams, tā ir dziļa elpošana plus sejas masāža. Vakarā pie spoguļa to mierīgi vari darīt. Un tas nav kārtējai būt skaistai lieta. Tas ir vienkārši tavs rituāls pašsajūtai un limfas aktivizācijai. Vienkārši vakarā nomazgā seju, uzliec eļļu vai krēmu un pabungā viegli ar pirkstu galiem. Izmasē pieri, vaigus, zodu. Elpo lēni un dziļi. Tas aktivizēs tavu parasimpātisko nervu sistēmu un palīdzēs atbrīvoties no dienas stresa. Tas kļūst tev par brīdi sev, ne tikai skaistumam, bet arī dvēselē.
Protams, kakla, trapeces un galvas masāža. Mēs bieži nepamanām, cik saspringts ir mūsu kakls un plecu zona. Un šis saspringums traucē gan limfai, gan asins cirkulācijai uz sejas, rada smaguma sajūtu, galvas sāpes un tūsku sejā. Ko darīt? Izmasējam trapeci, plecus, izkustinam kaklu uz sāniem, uz priekšu, uz aizmuguri. Ar pirkstiem, protams, izberzējam obligāti galvas ādu, kā frizieris. Tad tas uzlabos tavējo asinsritu un pat smadzeņu darbību. Tam mēs vēl pieslēgsimies programmā, ko es daru arī, lai galvas āda nepieliptu pie galvas kausa. Mums viņa katru dienu vajag iekustināt. Ja nē, mums galvai pielīpot pie galvas kausa ādai, ja, viņai rodas tā sajūta, it kā tev būtu uzliktā pelcepura galvā, kas tevi nospiež pilnīgi visu. Ja? Tāpēc mēs arī ar šo nedēļu, ar pirmdienu, tad pieslēgsim klāt arī tieši galvai. Tad, protams, mums ir pastaiga plus ūdens. Kā jau jūs zinat, tie, kas bija uz limfas lekciju, zina, ka limfai nav sūknis kā asinī. Ja? Tā plūst atkarībā no muskuļu kustības un elpošanas. Tāpēc rīta pastaigas ar ūdens pudeli līdzi ir kā dabīgs detoks. Pastaiga plus elpošana plus ūdens kustība limfai un ir āda kļūst dzīvāka, tonis skaidrāks. Nevarat iziet ārā, paņemat ūdens pudeli, attaisat logu un vienkārši staigājam arī pa istabu vai vienkārši uz vietas un pareizi elpojam. To visu var darīt mājās. Tad, protams, ir vienkārši dzīves maltītes uzturs kolagēna atbalstam. Protams, ka ādai ir vajadzīgi tie paši būvmateriāli, par ko visu laiku runā, ja? Olbaltumvielas, C vitamīns, veselīgie tauki. Tas mums palīdz ādu uzturēt formā. Kolagēns neveidojas no saldumiem, bet no olām, zivīm, sēklām, ogām un buļļoniem. Ko nozīmē dzīves ēdiens? Tas ir nevis sterils iepakojums, bet krāsaini, dabiski produkti, kas nāk no zemes, ne rūpnīcas. Jā, it kā jau jā, bet ar to zemi arī mums tā ir, kā ir, jā, kad mēs nezinām arī, kur ko audzē, un mums ir ar ķīmiju un tā tālāk, jā, bet tomēr labāk ir mazliet dabiskāk tie produkti nekā visi pirktie veikalā. Un, protams, ka tas ir miegs. Miegs ir brīdis, kad atjaunojas šūnas, ražojas kolagēns, notiek detoksikācija. Hronisks miega trūkums paaugstina stresa hormonu kortizolu, veicina iekaisumu un grumbu veidošanos. Tāpēc skaistumkopšana sākas ar miegu, nevis ar serumu. Protams, tu to vari darīt mājas apstākļos, un tas neprasa daudz laika. Tas prasa vēlmi būt kontaktā ar savu ķermeni un mieru sevi. Katrs solis ir maiga kustība, ūdens glāze, ielpa ir solis tuvāk tavam skaistumam. Un, protams, ka šī programma ir vieta, kur tu vari sākt to visu. Programma, kur rūpes sākas ar rītu un beidzas ar mīļu vakarā. Kustība sejai un ķermenim, elpošana, masāža, limfas aktivizācija, uztura idejas, kas neierobežo, bet pabaro. Tā kā ar to visu mēs darbojamies šajā programmā, un īstenībā viss ir tik ļoti vienkārši saprotams, vienkārši ir vajadzīga disciplīna un regularitāte darīt un sākt veltīt laiku sev. Un rezultāts jau parādīsies. Diezgan ātri parādīsies, ja jūs ieviesīsiet to ikdienā. Tā kā jā, āda un vēlreiz āda ir mūsu spogulis. Tā kā, mīļās dāmas, šīs 3 dienas mums bija tikai iesildīšanās, un ar rītdienu tad mēs sāksim pieslēgties klāt tieši visiem procesiem,
kā galvasādas paraustīšanai, matiņiem, kakliņam un tā tālāk. Bet nu, to es jums atstāšu pagaidām noslēpumā, neteikšu. Un, jā, tā kā, paldies. Ir kādi jautājumi? It kā viss tāds par to ādu, viss it kā ir zināms, ja dzirdēts, bet tad, kad atgādina, jā, tad Atgādināt vajag vienmēr, ir katru brītiņu, man liekas, jo jā, liekas, ai, to jau es zinu, bet ir tādi mazumiņi, nu, vajag viņus atkal atgādināt sev. Tas bija jā, labi. jā, 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 jā. jā, tā kā mīļās dāmas. Nu, ko, paldies, ka bijāt kopā, un mēs tiekamies nākošajā svētdienā. Tev bija kāds jautājums, Anita, bija kaut kas, ko tu tā gribēji uzdot, vai kā? Es tagad, es apmulsu. Jā, es apmulsu. Pēkšņi. Man patika tie vingrojumi. Un sejas masāža tā bija ļoti laba. Mhm. Tas patiešām bija ļoti labs. Nu tā pirmā vingrošana bija tāda, ka nu, es eju tajā savā ledus baseinā. Jā, Un tad pēc tās vingrošanas man atkal gribējās iet. Tas bija tāds, to es sapratu. Ja nekas nav darīts, nu tad tas pirmais ir tāds grūtāks. jā, jūti pilnīgi, Mhm. ka tas organisms tev uzdod, ja tev paliek karsti un tev gribas atkal Jā, ieiet. jā, tas tāds. Bet tas ir labi. Jā, tas ir itīgi forši. Mhm. Nu, Tā re. kā, jā, nu ko, Paldies tev, jā. Tas bija jauki. paldies, ka pieslēdzies, un labi, tad teikšu atā, teikšu ierakstīt, izslēgšu ārā.